Pēdējā pārbaudas spēlē Latvijas izlase šovakar izbraukumā tiksies ar Franciju. Mūsu hokejisti jau vakar izlidoja uz Parīzi, no kurienes tālāk ar autobusu devās uz spēles norises vietu Ruānu. Tieši šis mačs dos atbildi uz jautājumu, kuriem no valsts vienības kandidātiem tiks teikts paldies par ieguldīto darbu sagatavošanās posmā, bet kuri Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio sporta ziņu redaktors, pavisam nesen ir ienācis mūsu kolektīvā. Zēns no Skrundas, kuram nepatīk dzīves steiga, kurš izbaudīs dēkainu darbu Amerikā, un tagad Mārtiņš mūsu radio gatavo sižetus par sportu, paralēli tam ironiski izpaužas Rīgas Stradiņu universitātes studentu radio un aizraujas ar hokeju. Jā, un iestājoties Rīgas Stradiņu universitātē žurnālistos, pasniedzēji jau teica, būtu labi, ja jūs pirmo 2 kursu laikā izdomātu, uz kādu žurnālistikas nozari tad katrs vēlaties iet. Man ilgi nebija jādomā, sports, tas man vienmēr ir bijis pie sirds. Tā arī nolēma, ka būšu sporta žurnālists, un tad visiem jau pirmajā kursā tas krīt uz nerviem, kad visur, kur bija jātaisa kaut kādi darbiņi, jāintervē pieredzējuši žurnālisti vai jāraksta kaut kāda veida ziņas par jebkādu brīvi izvēlētu tēmu. Man jau nebija jājautā, kāda ir mana tēma. Man tēma vienmēr bija sports. Ja bija jāintervē žurnālists, tad tas bija sports žurnālists. Ja bija jāraksta kāds raksts vai ziņa, tad tā bija par sportu. Kaut kā viss tā laimīgi sakrit un izveidojās tā, ka esmu šeit. Tu esi arī Twitterī, es pasakoju nedaudz līdz, ko tur es teicu, un tu esi minējis, ka Artūrs ir, bet pavisam noteikti ir visinteliģentākais sportists, kuru tu esi intervējis. Tas ir cilvēks ar lielo burtu. Kaut vai redzētas vai dzirdētas viņa intervijas mēdījos vai lasītas viņa intervijas mēdījos, tad noklausoties, noskatoties vai izlasot šo interviju, vienmēr jau kopš bērnības man palika tāda sajūta, ka viņš ir atšķirīgs no citiem sportistiem. Pirmkārt, viņš ir Latvijas patriots, viņš ir nacionālistiski noskaņots, kas, manuprāt, nav slikti, un tajā pašā laikā viņš ir ļoti inteliģents sportists. Daudzi sportisti, kuri zina kaut ko par savu nozari, par to arī parasti runā, un ļoti labi pārzina tieši savu nozari, tad Artūrs man šķiet ir vispusīgs cilvēks, un ar viņu būtu patīkami parunāt par jebko. Sākot no politikas, beidzot ar bērnu audzināšanu un tā tālāk. Tajā intervijā, kur es biju ar viņu, lai gan viņam ir ļoti grūti tikt klāt, jo viņš ir aizņemts cilvēks. Tad, kad tu viņam tiec klāt, tad ir tā privilēģija sajūta, ka jā, man ir iespēja parunāties ar pašu Artūru Irbi, un es jau viņam tā arī sarunas sākumā atzinu. Varbūt man draugi teica, tā gan nevajag darīt parasti. Es viņam arī teicu, ka man tas ir liels pagodinājums, un es esmu bez mazliet kā mazs bērns konfekšu veikalā, kurš beidzot ticis pie tā ilgi garotā salduma. Vai tāpēc, ka Artūra Irbas personība, vai tāpēc, ka latvietis un latviešiem hokejs patīk, vai es pareizi sapratu, ka hokejs ir tas viens no taviem iecienītākajiem sporta veidiem? Tā ir hokejs. Gan Latvijā, es domāju, un uzskatu, ka tā ir Latvijas sporta veids numur 1, un arī man tas ir sporta veids numur 1. Pats spēlē? Pats nespēlēju, bet tas ir nepiepildīts sapnis, kurš tagad kaut kādā veidā, es ceru, ka drīz materializēsies, jo esam, tā teikt, nolēmis, ka vajadzētu katras mēneša algas atlikt pa kādam latiņam un iekrāt kārtīgai hokeja formai, jo tagad jau ir plašas iespējas. Ir ļoti daudz amatieru līgas, kur tieši šādi entuziasti, kur vienkārši mīl hokeju, varbūt pat grib iemācīties spēlēt to spēlējot, nemākot spēlēt, varbūt pat nemākot slidot. Tā ir laba iespēja. Tu esi teicis, ka tev nav raksturīga pilsētas steiga, un ka arī tavi draugi saka, ka tu esi nesteidzīgs, un ņemot vērā to tempu, kas ir strādājot ziņās, kā tu spēj sadzīvot ar to steigu vai nesteigu? Man nepatīk steigties. Varbūt arī pirmajos gados, kad es pārcēlos uz Rīgu, man ievilka tā pilsētas steiga sevi, un es steidzos visiem līdzi, bet pagājusī vasara mainīja manas domas, padzīvojos nedaudz ārpus Latvijas visu vasaru. Tajā vietā, kur es biju, tur cilvēki īpaši nepievērš uzmanību laikam, vai tu ierodies uz tikšanos laikā, kur ir jāskrien. Viņiem ir tāda filozofiska nostāja un tāds filozofisks skats uz dzīvi. Vai tu runā par kādu vidusjūras valsti? Zinu, ka parasti runā par Franciju, ka tur cilvēki nesteidz vai Spāniju. Nē, tās ir Amerikas Savienotās valstis, bet tā ir Atlantijas okeāna piekraste, tā kā dienvidu štats. Saule tur ir visu gadu, tur ir silts. Patīkami, tā kā cilvēkiem negribās nekur steigties. Drīkst prasīt, ko darīt 3 mēnešus Amerikā? Protams, ka drīkst. Strādāju. Studentu organizācija Southwestern uzrunāja mani. Viņi vienkārši vāc jauniešus, kas ir studējušā statusā, lai brauktu uz Ameriku un pārdotu izglītojošas grāmatas tur esošiem cilvēkiem. Bet tā ir tirdzniecība no durvīm uz durvīm. Tas nozīmē, ka tev ir tavs pārdodamais produkts, un tev ir jāiet jāklauvē pie visām durvīm pēc kārtas, sev iedalītajā rajonā, un jāmēģina šīs grāmatas pārdot. Man īpaši nevilināja tas darbs, ko viņi man piedāvāja, bet man vilināja iespēja nokļūt tur Amerikā. Tā kā bija arī iespēja atteikties no šī darba. Pirmo 2 nedēļu laikā, ja tev tas neiet pie sirds, un pārējos vairāk kā 2,5 mēnešus pavadīt Amerikā un dzīvot tur un atrast sev citu darbu, tad es domāju, ko man zaudēt. Tad es aizbraucu uz Ameriku. Pirmās 3 nedēļas, ja nemaldos, nostrādāju šo darbu. Sapratu, ka tas man īpaši pie sirds neiet. Pēc tam, kad mani nozīmēja rajonā, kurā lielākoties bija melnādainie,
bruņoti melnādaini, kuri īpaši nav priecīgi redzēt blondu, zilacainu Eiropas zēnu šādā Amerikas nostūrī. Jo sākotnēji, kad es biju tajos labajos rajonos, tur tā gradācija ir ļoti izteikta. Tu vari iet pa vienu ielu, tur būs skaistas jaukas mājas, un tu pagriezies, un tur būs melnādaino afroamerikāņu rajons, tā teikt geto, ieroči, prostitūtas, narkotikas un tā tālāk. Un to ar savām izglītojošām grāmatām. Jā, un tad es sapratu, ka tas laikam īsti neies krastā, ka jāmeklē ir kaut kas cits. Atlikušo laiku Amerikā Mārtiņš Kļavinieks apkopa laivas un kuterus, mazgāja un tīrīja šos peldamrīkus, un atbraucot atpakaļ uz dzimteni, viņš sev izvirzīja 3 lielus mērķus – atrast darbu kādā no Latvijas medijiem, pārcelties no kopmītnēm uz dzīvokli un sameklēt sev draudzeni. Ar pirmajiem 2 uzdevumiem viņš ātri tika galā. Draudzenes meklēšana prasīja ilgāku laiku, bet tagad arī šis punkts Mārtiņa mērķu sarakstā ir izpildīts. Ar to arī skan Radio par radio, un labu dienu jums vēlot uz sadzirdēšanos citā laikā, saka Zane Lāce. Radio par radio.